Mēs domājam, ka principā cilvēki ir gatavi parakstīties par krievu valodu kā otru valsts valodu. Es zinu, šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Es neprasu daudz, tikai latvisku Latviju, bet vidi, kur mans dēls aug, diktē kaimiņu partiju. Vai mēs esam viesi paša zemē? Ja vēl ne, tad drīz būsim. Varu derēt aģitācijas un kampaņas pret latviešu nāciju, velkot paralēls ar mums un nacistisko Vāciju. Vācot paraksts, lai otra valoda šeit būtu Krievu, turpmāk svinēsim 9. maiju, bet ne Lāčplēšu dienu. Mani manā zemē sauc par Gans, viss ir kārtībā, vai arī es ko jaucu. 16. marta piket, kad noliek ziedz, leģionāri pie Mildes, tā ir atceres diena. Georg Lent pietiek rakula ar sirpu un āmuru, neliecina par Latvijas pilsoni, it kā tā tam jābūt, un nevar būt nekādu, bet vai arī ziniet, kaut ar zin, ka pagalmē deg vien, lai kā to gribiet. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreni sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks. Un šeit nekad nebūs Krievija. Nesapņojiet par to. Un jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos referendumā vispār ir liekas. Ikvienam latvietim ir jāiet un jāpauž savu nostāju balsot pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Paldies!